Mēs, protams, neatbalstam špikošanu. Jā, un kā studenti, mēs, protams, vai skolēni mājās sagatavojam špikers un negribam tā, lai skolotāji pamana, tad tagad, pieņemsim, šīs lapas mēs neko neredzam, tur nekā nav uzrakstīts. Jums skolotājs pienāk klāt, viņš neko neredz, mierīgi aiziet prom. Tad, kamēr viņš, pieņemsim, aizgriežās, jūs varat attīstīt. Tā. Nu, mēs uzspiedam tā, lai nedaudz mēs varam saredzēt. Un tad, ja mums ļoti labi jāiemācās, nu, tas, ko mēs redzam tagad, jo skolotājs var pagriezties, un tad jūs sākat uztraukties, viņš redzēs, ka jūs sākat uztraukties, viņš pamanīs, ka jūs špikojat, tad jūs nezināt, ko darīt, jūs ātri uzspiežat vēl viens, uzsmidzināt vēl viens šķīdumu, un viņš špikers pazūd. Un skolotājs vairs nevar neko izlasīt, ko jūs tur bijāt pirms tam uzrakstīt, bet, diemžēl, jums jāiemācās ļoti labi, jo šādu špikeri var izmantot tikai vienreiz. Vairs jūs nevarat uzsmidzināt, nekas tev nebūs redzams vairāk. Tad mēs strādājam vēl pie dažādām tintēm un izgudrojam tādu tinti, kas gluži neredzam nav, bet viņi ir tādi amelām veidīgi. Tagad viņi ir izstās rozā. Un es paņemšu Mākslinieks nedaudz pasildīs. Man arī silta paliek. Un uzreiz paliek zils. Tā, te mēs viņu tagad atstāsim šeit. Jūs redzēsiet, ka pēc kāda laika viņš atkal paliks rozē. Tā. Jūs redzat, šeit daudz jaunieši. Mēs visi kaut ko dzeram, mums slāpst. Kāds populārs atspirdzinošs dzēriens jūs zināt? Kavs. Bet bezalkoholisks. Bezalkoholisks. Mēs jau nedaudz pirms tam sagatavojam salējām. Tur nekas īpaši nav, tas ir parasti destilēts ūdens. Mēs parādīsim, kā taisīt kolu. Protams, tas ir mūsu izgudrojums, mēs nedalīsimies nevienu pagaidām. Jā, bet vai jūs zināt, kā kolu ražo? Nu, parasti es dzirdēju, tur cilvēki saka, viņi no sīrupa atšķaida kaut kā. Bet mums ir daudz labāka metode. Vienkārši salēsim un mums viņš būs. Mums ir tomēr garš vakars, un mēs gribam daudz jārunā, muti izslāpus. Daudz jāpadzerāt. Tātad, bet šis dzēriens ir vairāk tā kā jaunākai paudzei. Bezalkoholisks varbūt vīrieši var pateikt, kas viņiem kārojās vairāk. Vīns. Nu, bet dzerams tāds. Alus, vo. Protams, kā ir. Užāls var uzstāst. Mēģinās. Gaišo var? Jā, jā. Tāda plus litra. Tā. Šis pa gaidu bišķi. Pēc ir labs. Jā. Kā es pirms tam teicu, šī metode dara tikai gaišiem alum. Tumšo mēs nemākam uztaisīt. Vēl nē, ja? Vēl nē, bet tā mēs strādājam. Nu tas kols bišķi var piegās. Kokteili uztaisīt. Tā. Tālāk mēs varam parādīt. Tas bija tāds iesildošās reakcijas. Ko krāsaināk. Nu, jūs pārst zināt, ka sajauc ķīmiju ganējums visiem asociēt ķīmiju, tad sajauc šķīdumus, parādās viena krāsa un viss.
šajā brīdī mums būs tā, ka mēs sajauksim, nekas nespēks. Mums parādīsies šķīdums krāsā, bet mēs arī iemācījāmies darīt tā, ka tas šķīdums ir atkrāsēts, un viņš mainīs krāsu. Parasti notiek tā, ka paliek tikai viena krāsa un reakcija apstājās, bet mums būs apgriezniska reakcija, kas spēs pats sevi atkrāsot, atkal palikt krāsā. Pagriezīsim vairāk maisās. Un gāžam klāt. Redzam, ka reakcija paliek dzeltena. Un tad pēkšņi pazūd. Pirms tā mēs dzirdējām ļoti labs ieteikums. Šis ir vislabākais alus. Jo tas ir tā, ka tagad sieva ir aizgriezusies, parādās alus. Tad sieva pagriežās, pazūd. Tā es laiku var slēptus dzird. Un kā jau alus, tas aizvien paliek, dzeltenā krāsa aizvien paliek aizvien mazāk pazūd. Sieva biežāk nāk. Jādzer ārā. Un tā kā ir vēls, šī reakcija arī nogurst ļoti ātri. Viņai uznāk miegs, paliek zila. Ja ir gulēt, un sieva blakā. Almērīgs dzer. Un tā diezgan ātri viņa norimst. Pieņemsim, šī reakcija diezgan garlaicīga. Tur nekā nav, divas krāsas. Tas alus dzeltenais, zilais diezgan ātri apnīkst. Pamēģināsim kaut ko jautrāk. Satrakoju. Jā. Tā, vai jums kādam ir pulkstenis rīt? Ir. Es uzzinu, lai viņam Maksims pieliek šķīdumu, kad viņš būs beidzis pievienot, jūs noskaitīsiet minūti. Tā, lai mēs zinām, kad pievienot nākošo porciju. Tagad varam paskaitīt minūti. Mums arī pēdējais 5 sekundes skaidrāk teikt. Mēs varam sagatavoties. Bet pirms tam šī reakcija pierādīja, ka jābūt ļoti pacietīgiem, lai kaut ko sagaidītu. Mums nekas nenotika diezgan ātri. Iepriekšējai grupai vispār nekā nenotika. Steidzās. Mēs skatījāmies, kāds vēl šķīdums maisās. Kāds 10 minūtes. Tagad vajadzētu visam iznākt. Cik vēl daudz palkā? 10 sekundes. 10, maksims nepacietīgs cilvēks. Gāž tagad ir klāt. Gāž klāt. 3, 2, 1. Tagad varbūt Gulties! Jūs varat paskaidīt 30 sekundes. Šī reakcija ļoti kaprīza. Viņa citreiz iznāk, citreiz neiznāk. Šī ir rīmviela. Šādi. Pirms tam bērni teica, ka tā ir indīga krāsa. 3. 5, 4, 3, 2. Tagad skatīsimies, kāda krāsa maiņa. Maisīsim nedaudz. Redzam, ka viņa sākumā ir zaļa. Bet pakāpeniski tur sāks kaut kas mainīties.
treniņu aizgāja, tad viņi sāk Sakārtojās šī reakcija. pārāk ātri kašņēt. Nu, redzēt, ka mazliet zilgināt projekt. Šoreiz ir tāds, kas Paliek zilā. Bet lēnām ir tā. Nā, kurš teikt, kas pirmā būs dārgā. Tā īsti tagad man pastāsta, ka man viņa sākusies. Tas interesants īpaši nemāk. Gluži visā. Nemāk. Nomainīt krāsnes no zila uz zaļu. Viss. Tā, tagad mēs varbūt varam palūdzu izslēgt gaismu. Palēnām. Nu, var? Nu, jā. Pag, bišķi. Var? Jā. Beidzot.